Dzīvē visu nosaka nevis ielpas un izelpas mirkļi, bet gan īpašie mirkļi, kad aizraujas elpa. Tā uzsver vidējās paudzes deju kolektīvs Rudolfs, kas nu pat košā un sirsnīgā pasākumā savās mājās Ērgļu Sajieta namā nosvinēja savu 30. dzimšanas dienu, pilnu smaidiem, enerģijas un ģimeniskuma, kas apliecina viņu patieso mīlestību uz deju. Priekš manis deja ir noteikti gandrīz visa dzīve. Dzīvo dejā, svinē dejā, ko iemācīja tieši mūsu kolektīva vadītāja Antra Grīnberga, jo pie viņas es dejoju jau no bērnu dārza laikiem. Un tādā veidā es esmu izgājis arī visiem viņas kolektīviem cauri. Un šobrīd dejoju deju kolektīvā Rudolfs, un noteikti viņa iemācīja to mīlestību uz deju. Šādos kolektīvos ļoti svarīgi ir arī sadzīve, jo mēs esam visi kā tāda maza kopiena, kas kopā pavada savu laiku, kopā svin svētkus, kopā ir radušās dažādas savas tradīcijas, un tāpēc mēs jūtamies kopā labi. Un tā ir arī, protams, atslodze no ikdienas. Citi cilvēki, citi pasākumi kopā ir jauki. Deja uzmundrina, deja dod labas emocijas, draugus un dažādas, ne tikai uzturēt sevi formā un dejot, bet arī visu kaut ko redzēt. Un tiešām tā ikdiena liekas daudz jaukāka un priecīgāka, ja ir kur nākt. Un mēs tiešām priecājamies, ka mums ir kur nākt un padejot. Kolektīvā ir laba, kā saka, gaisotne. Jā, tiešām labs kolektīvs. Atnācis kolektīvu, esi no darba, esi piekusis, bet atnācis pēc mēģinājuma, liekas, tā vēl vairāk jābūt piekušam, bet ne, jau esi atpūties. Ainārs un Ligita ir Rudolfa dejotāji kopš tā dibināšanas, taču kolektīvā dejot prieku atraduši ir daudzi. To apliecina fakts, ka visiem RTV uzrunātajiem, runājot par savu kolektīvu, acis burtiski staro. Kāpēc tieši deju kolektīvs, nevis kādas citas vīriešu aktivitātes, medības vai motosports, autosports? Protams, ka tas vīriešiem ir ļoti svarīgi, bet dejot kopā ar meitenēm, pavadīt kopā vakaras un balles, un tas ir nemazāk būtiski un svarīgi. Priekš manis noteikti. Man patīk būt kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, respektīvi ar tiem, kam deja patīk. Man patīk kompānija un man patīk kustēties. Un tie, laikam, ir tie iemesli, kas liek citādāk justies pēc darba. Rudolfs, kas pirmais nāk, ir ģimenisks, jo Rudolfs ir tas, kuram jau rūdī dejo tie jaunieši, kuriem ir jauniešu gadi, bet Rudolfā jau dejo tādi ģimeniski cilvēki, un bieži vien mūsu deju mēģinājumi pievienojas arī mūsu bērni, tā kā daudz bērni ir izauguši mūsu deju mēģinājumos. Esam atraktīvi, dzīvespriecīgi un pilni ar enerģiju. Rudolfs tie ir, acīm redzot, dzīvespriecīgi cilvēki. Tie ir atraktīvi, radoši, un acīm redzot, mans tas iemesls arī vadītāji, kuras dēļ tad es tik ilgi esmu noturējusies. Un tā ir kolektīva vadītāja kopš tā pirmsākumiem Antra Grīnberga, kuru dejotāji raksturo kā unikumu un kolektīva centru, iedvesmas un optimisma avotu. Vadītāja ir enerģiska, sabiedrisks cilvēks. Mūs daudz kur aizved, daudz ko parāda. Mēs draudzējamies jau daudziem kolektīviem. Viņai tas arī dzinējspēks. Tas velk, tas, kas neļauj mums, var sakot, tas ļauj dejot tos 30 gadus un ilgāk. Es dejoju jau pati no 5 gadu vecuma. Es esmu dejojis jauniešu deju kolektīvā, un es esmu vadījusi ļoti daudz kolektīvu. Es varbūt esmu veltījusi pārāk daudz laika dejai, un varbūt kaut kam mazāk, bet es cenšos, ļoti cenšos atrast arī citus savus hobijus, kā ceļošanu, jo esmu ģeogrāfijas skolotāja. Tas ir mans tāds otrs hobijs. Bet, deja tā ir mana dzīve, un es varētu teikt tā, kā teica Agris Daņļevičs. Dejot ir laime, bet vadīt deju kolektīvus ir vēl lielāka laime. Šobrīd Antras Grīnbergas vadībā ir 11 dažāda vecuma kolektīvi. Viņas darbs dejas laukā novērtēts arī valsts līmenī. Saņēmu 3 zvaigžņu ordeņa apbalvojumu, atzinības krustu, un tas tieši bija saistīts ar deju. Bet varbūt ne ar deju kolektīvu vadīšanu vien, bet mēs ļoti iesaistamies uzvedumos. Domājam savas horeogrāfijas, un tad mēs ļoti strādājam, gan arī teātra izrādēs, gan arī, protams, festivālus. Mēs praktiski katru gadu braucam uz Eiropiādu, uz festivāliem Eiropā.
Un jums tas nav tikai Rudolfs? Nē, pašlaik man ir 11 deju kolektīvi. Sākot no pirmsskolas vecuma bērniem un deju kolektīviem vidusskolā vēl pašlaik, un deju kolektīviem Jēkļu Sajietnamā, un deju kolektīviem Vecpiebalgas kultūras namā. Un arī šoreiz jubilejas reizē līdz ar viesiem sadraudzības kolektīviem skatuvi piedanco vairāki Antras vadītie kolektīvi un, protams, pats Rudolfs, kurš uzsver 30 gadi, vai labākais ir jau pagājis? Nē, labākais vēl priekšā. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, RTV.